Ziema arī sporta studijas turpinājumā. Un sporta studijas otro daļu mēs sākam ar interviju ar puisi, kurš ir teicis, ka dalība šajās konkrētajās sacensībās viņam ir bijusi lielāks sapnis nekā piedalīšanās Olimpiskajās spēlēs. Induls Bikši. Labvakar, Indul. Labvakar. Runa ir par Tour de Ski sacensībām, kas janvāra sākumā notika 3 valstīs. 9 dienu garumā, 7 sacensību dienas, vai tiešām var būt kādas sacensības, kas ir lielāks sapnis nekā Olimpiskās spēles? Jā, var, jo mums slēpotājiem tās ir prestižas sacensības. Dēļ tā formāta, dēļ tā, ka viņas ir interesantas skatītājiem, un dēļ tā, ka ļoti grūtas arī. Jo Olimpiskajā programmā ir daudz brīvdienu, bet šajā tūrē pa visām dienām ir tikai 2. Starp 7 startiem, un otru tādu sacensību nav distanču slēpošanā. Tāpēc vienmēr skatījos pa televizoru viņus un likās būt forši piedalīties, bet jā. Tas mērogs, tas salīdzinājums, ko arī mēdz teikt, kaut kas līdzīgs kā Tour de France riteņbraukšanā. Labi, Tour de France ir varbūt vairāk jau nekā 100 gadu vēsture. Šīm sacensībām ir jau 11 gadu vēsture, ja? Bet tas ir adekvāts salīdzinājums grūtības ziņā. Labi, tu neesi Tour de France braucis, bet... Jā, mēs neceļojam kā viņai riteņiem, mēs neceļojam ar slēpēm, mēs braucam pa dažādām vietām un braucam tur pa īsiem aplīšiem. Mēs nebraucam tādas pārgājienus ar slēpēm, tos mēs braucam ar mašīnu un vienkārši dažādas sacensību vietas. Bet, ja salīdzina šīs mocības, ko tas prasa? Ko prasīja no tevīm šīs sacensības? Grūtākās? Viņas ir, varbūt īsākas, ka ar ritiņbraukšanu es negribētu salīdzināt. Varbūt. Šī ir savādāka. Tas nosaukums visiem asociējas. Tad, kad, protams, tu esi sacēlis tādu zināmu viļņošanos slēpošanas sabiedrībā, distanču slēpošanā, jo daudz pat neuzdrīkstējās par kaut ko tādu sapņot. Tu ar tēti aizbrauci, piedalījies, bet tieši no šī fiziskā. Ko tas tev prasīja? Jā, bija grūti, bija tūras vidū bija visgrūtāk, man liekas, bet tad bija īstajā laikā atpūta un atkal atjaunojos un uz tūras nogali pat jutos vēl labāk. Mēs varam paskatīties arī šo grafiku, kādas izskatījās dienas no 31. decembra līdz 8. janvāram. Ja? Šīs 9 dienas, 2 ir brīvdienas, vai organisms spēja atjaunoties, un vai tās brīvdienas vispār var saukt par brīvdienām? Viņas noderēja. Bez brīvdienām nebūtu iespējams. Bet, tas ir maz, bet noder tiešām. Kā tu tiki ar sevi galā, ko tu darīji, lai tu nākamajā dienā būtu atkal gatavs braukt? Galvenais laicīgi atpūsties un kārtīgi izgulēties un pēc iespējas mazāk pavadīt laiku ceļā, bet bija tā, ka no Vācijas braucot uz Itāliju vakarā piesniga. Izvēlējāmies braukt no rīta, cerējām, ka ceļi būs vairāk iztīrīti, bet naktī piesniga vēl. Un pa kalna pārējās jau bija fūras iestrēgušas un lika virsū ķēdes, un tad tāds 3,5 stundu brauciens beigās sanāca krietni virs 5. Tā kā tā ceļošana arī uz jūsu pašu sirdsapziņas, uz jūsu pašu plānošanas tiekat galā, kā varat arī dzīvošana? Tas viss komplekss apstartiem? Jā. Pēdējās vietās rezervējām pēdējā brīdī, jo mēs nezinājām, vai tiksim tik tālu. Pirms tūras bija grūti prognozēt. Nebija plānots, ka tik tālu izdosies tikt, līdz ar to tūras vidū aptrūkās finansējums, izstāties negribējās, tāpēc nācās aizņemties. Tik traki, ja, ka paši par savu pēdējo naudu aizbraucāt uz turieni? Jā. Pirms tam taisījām treniņu nometni decembrī Itālijā, kas bija vajadzīgi obligāti Augstkalnē. Šeit mēs redzam šos līderus, Krievijas sportistu Ustjugovu, kurš arī uzvarēja Tour de Ski, bet šo kalnu, ko mēs arī redzējām translācijās, tas ir kalnu slēpošanas kalns, kurā jūs slēpojat pretējā virzienā. Nav viss mājās. Un lejā braucām ar pacēlāju, šoreiz otrādi. Latvijā ne tuvu nav pat paugura neviens tāds. Ko tu izjūti, ka tu brauc kaut kādā tādā, gribās teikt, monstrā? Jā, treniņos tādus garus kalnus mēs varam trenēties tikai Augstkalnē. To mēs arī citreiz darām. Šovasar bija mazāk Augstkalnē un tas drusku pietrūka, bet sacensību režīmā nekas tāds nav mēģināts.
Un tās vienīgās sacensības. Nu, paklausies, bet tā kalna laikā, ja saku, 28% stāvums, brīžiem 3,6 km tādā stāvumā veikt, tu sev nereiz nepajautāji, nu, vai man viss ir mājās, vai ko es te daru, vai tajā brīdī jau tas finiša tūms ir tāds, ka tu jau esi kā buldogs ieķēries tajā kalvā. Jā, nu jau pēc 1. kilometra kalnā vēl bija palikuši vairāk kā 2, un jau likās jau, ka nevar vairāk, jo vienkārši kaut kā to trasi sadalīja tādos kā periodos, un mēram ar iedomātiem finišiem mēģināju sevi dzīt uz priekšu. Un tas posms faktiski tev pats sanāca labākais no visiem, jo tu ar savu trenētību, ar savu auguma parametriem varbūt tev bija kaut kāds priekšrocības. Tu biji 27. tajā posmā. Tas arī, tūris katrs posms ir arī kā atsevišķs pasaules kausa posms. Tur arī tie vēsturiskie punkti, jā? Punkti. 21 gads, palīdzība vai finansējums no Latvijas Olimpiskās vienības nav. Tu pat vēl esi tikai rezervistos. Jā, mums ir medicīna. Uz tēva pleciem, uz ģimenes atbalstu. Cik tālu tu vari aiziet? Daudzi varbūt no līdzīgas situācijas ir aizbraukuši līdz pat medaļai. Tas ir reāli. Bet, protams, tur ir vajadzīgs daudz lielāks atbalsts. Bez finansējuma, vai tev kaut kas trūkst, vai tev ir iekšā tiešām visi šie parametri, lai tu būtu tur, kur tie lielie? Olimpiskajā vienībā mums regulāri taisa testus, un arī viņi tic, ka atbilst tie rādītāji. Tas ir arī dabas dotības? Jā, arī trenētība. Tā saucamais maksimālais skābeklis ir ļoti liels. Olimpiskās spēles Pjongčana. Mēs tevi tur redzēsim. Kam jānotiek, lai tu tur būtu? Jā, es ļoti ceru. Tas man tagad ir galvenais mērķis, tā olimpiāde. Tāpēc startēju arī Tour de Ski pasaules kausos, lai startētu tajā konkurencē. Mēs tikko arī rādījām, Andris Auziņš bija ciemos pie Andreja Rastorgujeva, un tad viņš šitreiz sūkstās, ka viņam tur slēpes neslīd, ka viņiem vēl kaut kas nav. Tu neesi domājis, ka varbūt tu varētu pamaisīt tur to visu gaisu un varbūt parādīt kaut ko biatlonā? Jā, man, protams, ir bijuši piedāvājumi, mēģinu visādi pārvilināt, bet man pagaidām ir progress slēpošanā, tāpēc kamēr redzu, ka te var progresēt, tad negribu mainīt sporta veidu un mētāties, jo tā ir cita specifika. Ko tu mīli tajā slēpošanā? Jo mēs esam pieraduši biatlonu popularizēt kā atraktīvu sportu veidu, dinamisku, ar mainīgiem līderiem, ar ļoti daudz līdzjutējiem. Kas ir tas, kas tevi notur tieši tajā klasiskajā slēpošanā? Es nezinu, es esmu redzējis gan dabā biatlonu, gan dabā slēpošanu, un tas elites temps liekas daudz iespaidīgāks slēpošanā tomēr. Tieši tas ātrums, ka tu to novērtē. Jā, esmu gatavs palikt slēpošanā ar sliktāku vietu nekā biatlonā, bet labāk slēpošanā. Labi. Es atceros, kad es biju Vankūveras Olimpiskajās spēlēs un arī Sočas spēlēs, un tad slēpotāji finiša zonā, it sevišķi pēc lielajām distancēm, 50, 20 kilometriem, tad tur tāda kā pēc šaušanas visi guļ. Jā, tā bija arī Tour de Ski fināla sienā pēdējā. Tas bija man kādas otrās sacensības, kur es finišā kritu. Pirmās bija junioru čempionātā, kad dabūju labu vietu, un šeit, kad maksimāli sevi izvilku. Un tad ir tas līmenis, kad ir jāstartē Latvijas čempionātā. Te var Latvijā uztrenēties, kad mēs bieži vien sakam, lai tur nokļūtu, tad mums nav ne ziemas, ne sniega. Kā nav ārā? Labi. Tikai Latvijā nē. Un, kopumā sezona iet 5 pilni mēneši tie ir. Un visus tos mēnešus startējam aktīvi. No novembra līdz martam. Kas ir varbūt tās lietas, kas Latvijas slēpotājiem kaut kādā brīdī ir pietrūcis? Jo es pats esmu saticis jaunus, azartiskus puišus, kas ir ļoti daudz trenējušies tik tiešām katru dienu un Latvijas mērogā izdarījuši milzīgu darbu, lai būtu Latvijā labākie. Bet tad pienāk kaut kāds brīdis un kaut kāds lūzums. Kas ir tas, ko tu gribi salauzt varbūt tajā mūsu domāšanas rāmītī, lai izlektu no tā Latvijas ierastā stāsta? Jā, daudz, man liekas, arī tos limitus paši sev iestāda. Jo, neviens nav nekad bijis elitē Latvijas slēpošanā, un tad viņiem liekas, ka tas nav iespējams.
Un arī aizbraucot uz tām trasēm, viņiem pēc Latvijas liekas nereāls temps. Es parasti tādos starptautiska līmeņa mačos jau no paša sākuma mēģināju, ja trasē redzu kādu stiprāku, mēģināju turēties līdzi kaut vai sākumā pāris 100 metrus, vēlāk jau kādus kilometrus un izjust to tempu. Kaut pēc tam nāca liels īsu kaifa brīdi, ja? Jā, lai zinātu, kāds ir tas ātrums. Mēs arī ralijā runājām par šo tēvu lomu, cik nozīmīgi ir turpinājumā. Ja tavi sapņi piepildās, ģimenei vislielākā medaļa ir jādod? Kam jūs esat izgājuši cauri no nekā nokļūt tur, kur tu esi? Jā, neviens cits man līdzi nebrauktu, jo mans tēvs ir treneris jau no paša sākuma un arī brauc uz visām tām sacensībām. Ne viņš par to algu nesaņem, un viņš, protams, kavē savus darbus un brauc līdzi, un neviens cits to tiešām nedarītu. Jūs esat miljonāri, vai jūs esat vienkārši Latvijas? Nē, esam turīgi. Bija lauku zemnieku saimniecība. Saimniekojam tur. Tu tici, ka tas spēks Latvijā nāk no tiem laukiem? Jā, varbūt. Jo, dažreiz varbūt tādi ierobežoti apstākļi ir papildus motivācija. Gatavoties Pjončanai, kas ir tavs mērķis? Labi, mēs atkal par kastītēm runājam. Es negribu, lai tu nosauc varbūt top 60 un ieliec savā galvā to rāmīti, bet jā, tomēr apmēram uz kā tu sevi motivē, kam tu strādā? Pa konkrētām vietām, man pirms tām negribās nekad teikt. Man pašam galvā tie mērķi ir, bet skaļi es viņus nesaku. Bet noteikti cīnīties ar lielvalstīm. Mēs tev novēlam, lai tev tas izdodas un lai mēs pēc gada tur Dienvidkorejā tev smaidīgus smaidīgi pat nevajag. Lai tu krīt un gāzies, lai vieta ir laba, lai pēc tam tu smaidītu par saviem sasniegtiem rezultātiem pēc finiša. Paldies, Induls Bikšs, pirmais latvietis, kas finišējas Tour de Ski sacensībās un pirmais latvietis, kas izcīnīs arī punktus pasaules kausa kopvērtējumā. Paldies, Indul, un, protams, arī taviem vecākiem. Turieties. Paldies, ka uzaicinājāt.